Sveiki, man sauc Aigars, jūs esat Bīsēt Latviju YouTube kanālā, un šeit ir kārtējais mans padoms par to, kā var izvēlēties drošības zīmes. Tātad, principā, mums ir izvēle iegādāties veikalā bez šiem paskaidrojumiem, protams, iegādāties veikalā ar paskaidrojumiem, un tad ir ļoti daudz variantu, kā to izdarīt arī pašiem. Un šeit tādi daži prātīgākie risinājumi, kā tas varētu būt. Viens ir par ugunsdzēsības aparātiem, tātad atceramies, cilvēki nevienmēr lasa, tad šeit ir zīme, apakšā ar visu paskaidrojumu, tātad mēs izgatavojam zīmi, cilvēks var apmēram ātrumā uzmetot aci un ņemot šo te ugunsdzēsības aparātu, saprast, kam tad viņš ir paredzēts. Tā ir viena lieta, līdzīgi tas varētu būt stāsts arī par kaut kādām darba vietām. Tātad šeit ir viens cits risinājums, tātad darba vietā uzreiz tiek izgatavots tāds tā kā plakātiņš mazs, šis ir metināšanas postiņš, kurā tur tālumā var redzēt to pašu šo te zīmi, kas šeit ir priekšpusē, attiecīgi arī ar visiem paskaidrojumiem, ja, lai cilvēki zinātu, ko tad tas nozīmē. Nu, un vēl ir viena lieta, šis gan vairāk tika taisīts tādiem studentiem, bet idejā to var izmantot arī ikdienas darba dzīvē, ja, tātad maza instrukcija, un klāt pielikts arī šīs te drošības zīmes ar visiem komentāriem, nu, kāpēc tad konkrētā lieta būtu jālieto. Nu, lūk, ceru, ka šīs padomas jums noderēja. Ja ir vajadzīgs kādas lietas, nu, kā paraugi, vajag uzrakstīt tātad uz e-pastu, un lai mums koša dzīve drošā darbā. Visu labu!